Viņi baidās no tevis. Kāpēc, lai baidītos no tava svaidījuma? Tu esi svaidīta un darbojies gara augļos. Tu esi laipna, pacietīga, mīloša, piedodoša, pareiza, sirds. Kāpēc, lai baidītos no Dieva svaidītā? Iemesls ir, kad cilvēki redz lamatas, ko tev izlika, un tu pārleci katrai pāri, un kad viņi to redzēja, un katru grāvi, ko izraka, viņi paši tajā iekrita. Kad viņi redzēja lietas, ko tev darīja, ka tam būtu tevi jānogalina, tu izdzīvoji. Kad viņi redz tavu spēku, tavu pārliecību, tu esi staigājošs brīnums. Vai tu to zināji? Tu esi dzīva liecība. Joprojām esi dzīva un veselīga, tev joprojām ir spēks, tu joprojām mīli Dievu, esi pareiza, tas ir brīnums, jo visu, ko viņi tev nodarīja, tam vajadzēja tevi iznīcināt, tā viņi domāja. Tava dzīve ir pierādījums, ka Dievs ir ar tevi. Tu domā, kāpēc, lai kāds no tevis baidītos? Tu taču esi jauks cilvēks, tu nevienu nesāpeni. Izturies pret cilvēkiem tā, kā vēlies, lai pret tevi izturas, kāpēc, lai no tevis baidītos? Cilvēki baidās, kas viņus notiesājis. Cilvēki baidās no tā, kas ir pasargāts. Tu esi Dieva bērns, un tu esi pasargāta. Dievs ir gans, un tu esi aitiņa, tev apkārt ir apsardzība. Dāvids un Sauls. Sauls baidījās no Dāvida, ne tāpēc, ka Dāvids bija slikta persona. Sauls baidījās no Dāvida, jo Dievs bija ar viņu. Cilvēki zina, ka Dievs ir ar tevi, tāpēc baidās no tevis. Daži nedomāja, ka Dievs ir ar tevi. Viņi to atklāja tad, kad tev pieskārās. Runāja par tevi, tāpēc baidās no tevis. Ne jau, ka esi slikta persona, ne tāpēc, ka izdarīji ko sliktu, bet tāpēc, ka Dievs ir ar tevi. Viņi domāja, ka var darīt tev jebko, ko vēlas pret tevi, un tikt sveikā cauri ar to. Viņi iemācījās un saprata, ka Dievs ir ar tevi. 1. Samuēla 18:12. Tad Sauls baidījās Dāvida, tādēļ tas kungs bija ar viņu, bet Saulu viņš bija atstājis. Visu, ko tu dari, tu tajā gūsi panākumus, jo Dievs ir ar tevi, un tas liek cilvēkiem no tevis baidīties. Tiem cilvēkiem, kuriem ir tīri motīvi pret tevi, kuri ir laipni pret tevi, tie no tevis nebīsies, mīlēs tevi. Dāvids bija mīlēts, bet Sauls baidījās no viņa, jo Saula motīvi bija netīri, ļauni nolūki. Kad viņu motīvi ir netīri pret tevi, tu viņiem nepatiksi, baidīsies no tevis. Dēļ bailēm viņš var pārlikt uz tevi un teikt, ka tu esi ļauna, bet patiesībā tas ir Dievs, kas tevi sargā. Dievs ir ar tevi. Tad, kad tu raudi, tas nav smieklīgi, bet Dievs ir sarūktināts, kad viņa aita raud. Īpaši, kad ir nevainīga un nav neko nepareizi izdarījusi, lai tā vajātu, kā vajā. Kad Dievs iejaucas, cilvēkiem ir bailes. Nevajadzētu pat būt, ka nonāk punktā, kur cilvēki no tevis baidās dēļ savas rīcības. Tas nav tāpēc, ka esi slikts cilvēks. Tas nav, jo esi kaut ko sliktu izdarījusi. Cilvēki redz, neatkarīgi no tā, ko viņi tev dara, tu vienmēr būsi pasargāta. Tev vienmēr ir panākumi, jo Dievs ir ar tevi. Tev ir panākumi, kad cīni uzbrukumus, lūdz, panākumi gavējot, panākumi paklausot, jo Dievs ir ar tevi. Tāpēc cilvēki no tevis baidās. Viņš zina, kas viņš ir, zina, kāda viņam ir sirds, zina, kāds viņam prāts. Viņš zina, ka ja tevi aizskars, tad būs problēmas. Tā neesi tu, tas ir Dievs, kas ar to tiks galā.